Pirts jau kopš seniem laikiem latviešiem bijusi svēta vieta, kur atjaunot miesas un gara tīrību, kā arī stiprināt veselību. Tomēr, lai pirts procedūra sagādātu patiesu baudu, ir svarīgi zināt dažādus dabas noslēpumus, kuri nav sveši pirtniekam. Šo arodu aicina apgūt Pirts skola, vienīgā akreditētā šāda veida mācību iestāde Latvijā. Šoruden Pirts zinības būs iespējams apgūt arī Ziemeļvidzemē, Pirts namiņā Stārķa Ligzda. Pēdējos gadus ir tendence cilvēkiem atgriezties gan pie latviskās dzīves ziņas, tai skaitā tātad pie pirtiņas, un cilvēki arvien vairāk saprot to, ka pirtiņa nav tā vieta, kur svinēt svētkus, kur kā tas bija visus padomi gadus, ja? Bet ka pirtiņa ir vieta, kur tiešām cilvēks var sakārtot gan savu veselību, gan garīgo pasauli sakārtot. Viesunams Stārķa Ligzda, kurš atrodas Burtnieku novadā, šodien ir kļuvis par Pirts skolas filiāli. Vietu, kur Pirts prieku cienītājiem būs iespēja apgūt divas profesionālās izglītības programmas – pirtnieks un pirtsmeistars, kā arī neformālo programmu Pirts zinis. Cilvēki noklausās konkrētu stundu skaitu, apgūst praktiskās iemaņas un saņem apliecību no skolas, jeb certifikātu Pirts zinis par noklausītu kursu. Tās ir 64 akadēmiskās stundas, bet, kas attiecās uz lielo programmu, uz pirtnieku, ja, tad tās ir 480 stundas, un tad tur beigās tātad skolu beidzot noliekot eksāmenu, gan teorētisko, gan praktisko. Tātad cilvēks saņem šīs te skolas apliecības, kas ir valsts apstiprinātas. Mācības Stārķa Ligzdā notiks katru otro nedēļas nogali profesionālu pirts meistaru un pedagogu vadībā. Lai apgūtu pirtnieka arodu, ir jāmācās gads. Savukārt pirts meistara diplomu var saņemt pēc 2 gadiem. Notiek gan teorētiskās mācības, gan praktiskās mācības. Teorētiskajās mācībās tiek apgūts gan pirts zinības, gan ārstniecības augu, to pielietošana, kā augi strādā uz cilvēku organismu pirtiņā, tieši lāvas telpā, pērienu laikā. Tiek apgūta anatomija, mēs diezgan nopietni, programma ir nopietni sastādīta, lai saprot, kas ir kas un kas ar cilvēku notiek. Gan augstā temperatūrā, gan mitrumā, gan šajās te straujās temperatūras maiņās, ja tātad cilvēku fizioloģija tiek mācīta, pirmā palīdzība noteikti. Līdz ar teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām mācību laikā Pirts skolas audzēkņu iemaņas apgūst arī praktiskajās nometnēs, kas ik gada laiku tiek organizētas kādā no Pirts skolas filiālēm visā Latvijā. 3 dienas mēs visi dzīvojam kopā, audzēkņi strādā pa grupiņām pirtiņā, tad cita grupiņa sienas lotes, strādā ar ārstniecības augiem, cita grupiņa vēl kaut ko, kas no programmas. Mācību laikā Pirts namiņā Stārķa Ligzda ik viens būs mīļi gaidīts, un šeit pat būs vieta arī, kur pārnakšņot. Pirts skolas nodarbībām interesanti aicināti pieteikties, lai jau oktobrī kopīgi ar zinošiem pasniedzējiem uzsāktu gan teorētiskās, gan arī praktiskās nodarbības pirtī.